Sveiki visiem! Te Rons! Kā jau es minēju savā pirmajā vloga sērijā, kuru var atrast, ierakstat šādi. Rona vlogs 01. Sveika Latvija! Pameklējiet, tur es to teicu. Es tajā sērijā minēju, ka video spēles var spēlēt arī ārpus mūsu mīļām mājiņām. Es esmu vedis vairākas reizes es esmu vedis video konsoles ārpus mājām. Un viens gadījums ir tāds, ka es aizvedu PlayStation 4 un Nintendo DS. Šitā ļoti mīļa spēlīte ir. Pie savas bijušās draudzenes patēva Dainara, un Dainars teica šādi. Pa ko viņš tēla? Pasaka vēlreiz. Šitā tieši, ko tu teici. Ko konkrēti pateikt? Pa spēlēm. Nu nodīt spēli, kas tur nav. Es salīdzinājumā, kā es teicu, ja piemēram, citiem cilvēkam patīk makšķerēt, piemēram, makšķerēšana, kā ir roka. Kad iemet pludiņu, sēdi ūdenī, pludiņš tev tur 2 stundas skaties tā pludiņa, jā? Jā. Un tas salīdzinājums tāds, bet pie pludiņa ir tās cik daudz emocijas. Saule, putni, zvēri, tur vienalga kas, ēnas, čivina, nečivina, putniņš, vienas. Bet šeit, spēlējot, tev taču nav nekā no tā visa. Nu nekā, pat sauli tu neredzi, jo tu tikai spied un skaties, ka tev lai neieskrien skrienā vai neuzdurās. Bet var iet ārā spēlēt, ne? Nu, bet ārā tu sēžot spēlējot, tu tik skaties ekrānā, tu neko citu nedrīkst atlaist ekrānu, tu nedrīkst. Ko tas vīrietis tur muld? Tā fucking nav taisnība. Ko viņš pateica? Nav taisnība. Video spēles ārpus mājām patiesībā var būt ļoti forši un vērtīgi. Un šeit ir iemesli, kāpēc. Informāciju es dabūju no Googles. Pirmais, svaigs gaiss un vide. Ja tu spēlē ārā, parkā, pie ezera vai citā dabas vietā, tu vari apvienot video spēļu prieku ar svaigu gaisu un skaistiem dabas skatiem. Tas ir balans starp vizuālo un reālo pasauli. Otrais. Sociālā pieredze. Spēlējot ārpus mājām, tu vari satikt draugus vai pat jaunus cilvēkus, kuriem ir līdzīgas intereses. Piemēram, spēlējot multiplayer spēles parkā vai publiskā vietā, tu vari iedvesmot citus. Pievienoties. Man tā bija vienā vlogā, es spēlēju galda spēles ar savu bijušo draudzeni, un mums pievienojas cilvēku un interesējās, ko mēs tur spēlējam. Trešais. Iedvesma no apkārtnes. Būt dabā vai pilsētā var sniegt jaunas idejas un iedvesmu. It īpaši, ja esi mākslinieks kā es, mūziķis kā es, vai satura veidotājs, kā es. Spēlēšana ārpus mājas ļauj redzēt pasauli citādāk un radīt interesantāku saturu. 4. Mobilitāte un tehnoloģija. Mūsdienās pateicoties Switch, manai masai Switch, pateicoties Switch, portatīvajiem datoriem un mākoņu spēlēm cloud gaming, tu vari spēlēt jebkur. Videospēļu spēlēšana ārā ir veids, kā baudīt tehnoloģiju priekšrocības jebkurā vietā. 5. Izvairīšanās no rutīnas. Sēdēšana vienā vietā var kļūt garlaicīgi, boring. Spēlēšana ārpus mājām ļauj mainīt vidi un būt kustībā. Tu vari spēlēt zem koka, jūras krastā vai kalnu pakājē un padarīt visu pieredzi unikālu. 6. Balanss un prieks. Tāpat kā makšķerēšana, ko viņš minēja.
ko Dainers vinēja makšķerēšanu, arī videospēles, tāpat kā makšķerēšana, arī videospēles var būt relaksējoša un uzlādēt enerģiju. Galvenais ir tas, ka tev sagādā prieku. Tieši tā. Ne visiem patīk klusums un putniņi. Dažiem patīk enerģiska spēļu pasaule un mūzika. Atceries, ka svarīgākais ir dzīvot tā, kā tev pašam patīk. Tas ir jāklaus sirsniņi, tas ir pirmais. Jo no sirds, Bībelē teiks, no sirds sargiet savu sirdi, tur nāk dzīvības enerģija. Sargiet savu sirdi, draugi. Sargiet savu sirdi, paziņas. Ja videospēles spēlēšana ārpus mājām tev sagādā prieku, tad why not? Tas ir lieliski. Pasauli ir plaša, un katrs atrod savu veidu. Draugi, es jums pastāstīšu 2 gadījumus, ko es atceros. Es vienreiz ar savu draugu Miku Ašņēvicu pirms Helovīnas taisījām bunkurā. Aizmies, kas 2015. vai kurš gads, nav svarīgi, galvenais, mēs aizbraucām uz to bunkuru, ka mēs viņu restaurējām, lai tur varētu svinēt Helovīnas. Helovīna nav sevišķi labi svētku, ko svinēt, bet tas ir cits stāsts. Bija tā, ka es paņēmu datoru līdzi, un mēs spēlējām vienu point and click šausmeni tajā bunkurā. Wow! Tā bija tik interesanta pieredze. Wow! Vienkārši super! Un tad es veidu konsole Sega Saturn. Viena no krūtākajām konsolēm. Es vienkārši dievinu Sega Saturn. Kāpēc? Es jums to parādīšu. Man ir Sega Saturn tetovējums. Šitas te ir tā kā speciāli taisīts kā logotips Sega Saturn un planēta Saturns. Amazing konsole. Es to konsoli vedu pie savu filmētāja Ivara Burtnieka. Un pa ceļam man apturēja vienā juglā, vienā šķērsielā, aizbraucu tupikā, kur nevarēja braukt, un mani fucking menti apturēja. Policija man apturēja, un blīn, kas notika? Notika tas, ka man bija Sega Saturn, man tik ļoti iepriecināja, ka es nokļuvu pie Ivara Burtnieka, ka man bija pilnīgi vienalga par to, ka man menti uzlika sodu, un mēs izbaudījām to Sega Saturn. Viss old school spēles bija superīgi. Šīs ir 2 pieredzes, kad ved video spēles ārpus mājām, un ir kruta! Tas ir kruta! Ok, es novirzījos bišķiņ no tēmas, atgriežamies atpakaļ pie Dainers, ka es Daineram liku, nevienam nav piespies lieta, bet viņš pats fucking spēlēja ar mani Game Boy Advance. Un tagad apskatīsimies, kā mums gāja. Tā piesēdi. Citas dzīves spēles, vai ne? Tas ir ērti, jā, kā tev tu? Sveicināt Dainers studijā. Mums piedāvājumā šodien ir Nintendo DS spēle Sonic the Hedgehog. Varās vaļā mācīņas šādi. Lūdzu, izsniedzam rokas. Lai varam paņemt šito te rokās. Un tā. Tagad konsoli slēdz iekšā šeit. Kā sajūtas? Normāli? Tālāk, kas jādara? Tālāk ir jāslēdz šī poga uz priekšu un uz leju. Šitien te start Game Boy Advance, tas ir spēle. Šitas ir, bētas ir, es nezinu, tas ir vienkārši tā kā iedomājies sist vai iet vai kaut ko tā.
šitai spēlē. Ar šitiem te, ar īkšķi šeit, šitie kontrolēt kustību, pa labi, pa kreisi uz augšu, uz leju. Un iztestēsim vienkārši to spēli, kā tad cilvēkam, kurš nav nekad spēlējis tās spēles, kā tad būs tās sajūtas, kas tur notika tagad. Tā. Nu, vot, ar A ir apstiprināti, izrādās, es pats nezinu. Nu. Tā, aiziet tā, tagad vot, rakstam vārdu iekšā. Kādu vārdu vēl? Savu dainu. Un kur tie burti ir? Re, kur ir tie burti tur? Jopai, man. Es nezinu, kur tas alfabēts ir. Tu gribēji par aktieri būt, redz, cik grūti? Tā. Tas nav burts. Tomēr burtus savadīs. Nu, labi, var arī skipot, es nezinu, ja ļoti nepatīk šis, var arī kaut kādu vienalga vārdu ierakstīt, nu, dain vai kaut vai tā. Un tad end ir šitien te, tas jāiziet līdz tam. Nu, vai arī pats ievad kā tev. Bija apstiprināta, atceries, jā. Sega, seks. Tam. Nu, tā. Spēle, paldies Dievam, ir aizgājis Dainars. Tā ka tas ir ļoti labi, ka tā... Kas te spēlē jādara? Te ir jāskrien. Kāds pamats? Te ir pamats ir tāds, ka jāskrien ir ar ezi. Tur un jātiek ir uz priekšu maksimāli, lai nekas nemaisītu dzīvē, va? Ui, kas tu notiek? Tā, aha. No. Tā. Spiežam, jā, to spiežam. Ejam tālāk. Un tagad uz priekšu ir sensoru kustība. Bāc, nu. Fuck. Nē, viņš diezgan labi mauc, pats līgi iedod telefonu ātri. Kameru. Kur viņš ir? Kurš ir tas, ja? Es ejam uz kameru noglicīju, bet mēs ejam dzīvajā Dainam. Kāds sajūtas Dainams? Normāli? Es reiz, kas te jādara? Viss notiek, nekas nav jādara. Nē, ir kaut kas tur jādara. Nu ko, viņš jau trešo reizi to vienu to pašu man rāda. Tad tu spied vienkārši uz priekšu to tik, vai arī start. Bija jau īstenībā misija, vai ne? Bija. Nu viena jau bija. Bija, šitas dureks. Nu, tagad izvēlēs varoņus, uz priekšu tālāk. Es tikai nesaprotu, kur poga var strādāt, kur var lekt, kur var nelekt, kas tur ir, kas tur nav. Ir lekt, man šķiet. Jā, šitas ir... Tā tie ir virzieni, jā. Tie ir virzieni. Nav tas saprašanas nekādi. Nu, Daina, kas vēl tur nekā tev tur nav? Viņš nezinu, pieto reizi jau rakau, to vienu to pašu rāda, blin. Nu, nespēlēji tu šito, vai tu? Tas esi tu? Tagad laikam iet. Jop. Nu, super, ļoti labi iznāk. Tu ir meistars, esi guru spēļu. Nu, jā. Teici, ka nemāk. Protams, ka viņš māk, viņš meloja. Iebrauc. Viņš bija jau Super Mario vakar pieminēja, tad jau arī šodien šito māk. Es nezinu, kā tur tālāk tikt. Tur jādomā. Pa labi vai pa kreisi. Vajag uzlikt augu, kur... šitas, jā. Jā. Paga. Pats atklāja, super.
Lūdzu, piesakojiet manam YouTube kanālam. Kā jūs man varat atrast? Ļoti vienkārši. Rons vlogu ierakstat vai arī Rons ar lielo N burtu. Tā jūs man varēsiet atrast. Tajā kanālā manā es lieku dažādus gaming video, gan angliski, gan latviski, kā arī mūziku, oriģināla dziesmas un cover versijas, cover dziesmas, dažādus stilīgus video es lieku, vlogus, smieklīgus humorus un pat ir īsfilmas. Un ir dažādi stāsti no dzīves un smieklīgas lietas, un arī ir garīgums iekšā. Tā ka, lūdzu, piesakojiet man arī Facebookā. Facebookā jūs man varat atrast RGM LVRGM LV. Ko tas nozīmē? Viss ļoti vienkārši. Ron's Gaming Madness! Tas nozīmē. Wow! Lai superīgi visiem spēlēšana. Peace, Rons!